Labs rīts, tautieši! Vēlos uztaisīt tādu rīta pārskatu pār tirgu, kas notiek, kas ir jauns un ko varbūt sagaidīt nākamajās stundās, varbūt pāris dienās. Nu, aiziet, sāksim. Pirmā lieta, ko es pamanīju, kas iegāju Twitterī šorīt, bija, ka Covid-19 ir 5. vietā trending page. Viena no lietām, ko es pamanīju, uzreiz paprasīju arī ChatGPT, kas notiek, un te bija ļoti vienkārši atbildi, ka vēlas palielināt Covid-19 vakcīnu izplatīšanu, kā arī ir izveidot šobrīd degunā pūšamā Covid-19 vakcīna. Paralēli visam tam nebūtu skandāls, ja tagad nenāktu vēl šie te, kas ir, tā teikt, stadijas par to, cik statistiski cilvēki nomirst tikai no vakcīnām. Un, tagad grib palaist vairāk vakcīnas, turpretīm tev uzreiz būs lielāka iespēja aiziet ar sirdi, kā te viss ir sarakstīts, protams, ka tev ir lielāka iespēja nomirt no vakcīnas, to paņemot, un tagad viņas grib vēl vairāk izplatīt, kas ir šobrīd neiet roku rokā. Un Kristiāna Andersona izteicās par to, ka, kad iznāk šīs vakcīnas jaunās, šis būs lielākais skandāls in medical history. Ja tas notiks, tad tas nav labi. Tas nav labi. Bet turpretīm tagad nāk vakcīnas tirgū, viņas tiks kādam pārdotas, kāds viņas pirks, nevienam pa brīvu viņas nedos. Vai tās ir kaut kādas lielās institūcijas, vai vienalga, viņi maksās par to, kas nozīmē, ka nauda sāks griezties, kas nozīmē to, ka vairāk cilvēki spējas kaut kur arī to naudu tālāk iztērēt, investēt, ieguldīt, vienalga. Ļoti iespējams tā varētu būt daļa no kriptovalūtas, kas nozīmē lielāka interese, tirgus kāp uz augšu. Bet tad, kad sāksies šis skandāls par šo, ka tā ir laupīšana un lielākais skandāls kaut kādā šajā medical history, un patiešām, kad šīs tā teikt, nomiršanas statistika palielināsies no tajām vakcīnām, tas ir nežēlīgi slikti. Tas tā kā ir, varbūt mēs atkārtosim Covid-19 krāšu, kas bija iepriekš. Jā, tas par to Covid. Tālāk ir šis te brīnumiņš. Mūsu kaimiņu valsts ir oficiāli sākusi adaptēties ar kriptovalūtu. Cik jauki. Tagad es gan neatradīšu, bet Ķīna šobrīd arī sadarbojas ar Krieviju, lai varētu veikt naudas pārskaitījumus, naudas apgrozījumus, visu, nesaistot ASV dolāru. Un viņiem tas ir izdevies sekmīgi, un viņi izmanto Ķīnas kaut kādu valūtu. Un šobrīd tas nozīmē to, vēl paralēli, tur īstenībā tāda ķēdīte šobrīd saslēdzās. Ķīna mums ir viena no lielākajām valdošajām valstīm kopā ar Ameriku, plus mīnus. Un kā arī Trumps izteicās, šobrīd arī mēs pārslīdam galīgi uz tēm, bet es turpināšu klausīties, jūs sapratīsiet, tas viss saslēgsies kopā. Kad Trumpam bija šīs debates, un viņš runāja Bitcoin konferencē un kaut kur vēl viņš izteicās, kā viņš minēja, viņš neļaus Ķīnai būt galvenajiem, kuri atbild par kriptovalūtu. Jo, kā viņš teica, Ķīna jau to sāk darīt, un viņš grib darīt tā, lai Ķīna nebūtu tā valdošā, kā jau arī minēja. Un šobrīd ir tā feature. Ja Trumpu neievēl, tas jau ir slikti. Un plus, ja tagad Ķīna sāk ar Krieviju, tā teikt, paplašināt, adaptēt, varbūt kaut kādā veidā viņu uzlabot šo kriptovalūtas burbuli, tas nozīmē to, ka tās valstis viņām paliek daudz lielāka iespējamība kļūt šajiem vadošajiem pār kriptovalūtas tirgu, kur ir varbūt tas lielākais market caps, lielākie vaļi, vienalga. Ja Trumpu ievēl turpretīm, tas viss ātri varētu noslēgties. Protams, kā vienīgais, ko viņš pateica, ka viņi sāks iepirkt kaut kādas rezerves Amerikas bankā, Amerikas maciņam, es atvainojos. Un plus, kā atlaidīs Gary Gensleru, kas ir arī, tas būtu insane, tas būtu episki. Bet jā, ir kaut kādas mazas nianses, kas varētu tirgu šobrīd pakratīt uz leju, bet tagad mums ir īstenībā nākamie 2 mēneši, kas ir septembris, oktobris un mazliet novembris.
tur daudz, kas varētu notikt, daudz, kas interesants. Liquidity līmeņi Bitcoinam šobrīd ir pusi pēdējo 12 stundu laikā, labi, iejuši 24 stundās. 24 stundu laikā ir vairāk atvērtas short pozīcijas nekā long pozīcijas, kas nozīmē, ka cik nenormāls arī parādīšu nākamo tādu avotiņu. Ir attaisīts short pozīcijas, kas nozīmē, ka cilvēki liek uz to, ka tirgus ies shortā, vai ne? Protams, lielajiem spēlmeņiem patīk arī izgrābt liquidity līmeņus, jo tas ir viņu interesēs. Šobrīd mums vēl zem, teiksim tā, līdz apaļiem gandrīz 62 ir jauka vieta, kur var izgrābt liquidity, un pēc šī momenta iespējams mēs varētu varbūt redzēt arī kustību uz augšu. Manā uzskatā 62 apaļi varētu vēl būt kaut kāds šodienas mērķis, kur mēs varētu, ne mērķis, bet kaut kāds šodienas, tā teikt, interest points, kur mēs varētu nokrist. Šeit ir long pret short ratio pozīcijas. Kā tas izskatās, uzliksim pēdējās 12 stundas. Par pāris procentiem cilvēki ir vairāk longos nekā shortos. Turpretīm, ja mēs neskatāmies in general, bet mēs skatāmies akontus realistiski, ir stabili vairāk long akontu šobrīd vaļā nekā short akontu. Paskaidrojums, cena ir nokritusi, cena ir iekrāšojusi, viņa var kaut vai tagad sākt pumpēt, viņa var kaut vai mazliet vēlāk vēl nokristies un pumpēt, bet tagad ir salīdzinoši labs entry punkts longam, vai ne? Bet turpretī nāk visas pārējās ziņas, kas šobrīd ir mazliet tāds 50-50. Un te ir most crucial thing, ka pēc cilvēki šobrīd liek long trades iespējams. Šis 4 stundu timeframes Bitcoinam. Pēc krēša Bitcoins ir jaudīgi arī recoverojis, turpina arī to kaut kādu uptrendu. Viņš ir izlauzies 62 resistance līmenim cauri. Šobrīd viņu testē vēlreiz. Un šis ir ļoti crucial punkts. Ja mēs viņu nenoturēsim šo support līmeni, kurā mēs šobrīd atrodamies, kas ir 60, rupi 63, 62, mēs iesim lejā. Mēs kritīsim līdz 58, sāksies vēl kaut kāds šis skandāls, tagad paplašanāsies par to Covid un visu. Mēs vēl varam krist vēl zemāk. Tas ir viss ļoti iespējams. Mums ir jauks supports pie 58, foršs supports pie 55, 56 un arī pie, kā man nepatīk, 52. Jautājums, vai viņš taisīs vēlreiz kustību lejā un tad ies augšā, vai viņš te kaut ko sāks konsolidētot vai ko. Grūti pagaidām spriest, jo šis supports mums šobrīd ir ļoti svarīgs. Un šeit arī nāk tie long trade, ka cilvēki domā, viņi šobrīd cer, kad būs jauks rītests uzreiz no šī support līmeņa. Pieņemsim, tā kā bija šajā krēšā, kas notika, viņš pieskārās uzreiz uzpirda augšā, vai ne? Te arī viņš izlauzās, ietestēja un aizgāja tālāk augšā. Te ir burtiski tas pats scenārijs, īstenībā ļoti identisks scenārijs. Viņš breikoja, te bija bišķi mazāks tas breakouts, bet viņš ietestēja un vienkārši noslīdēja lejā. Te ir tas pats ieslīdēja, viņš tur var notestēt lejā. Bet still, ja mēs breikojam kaut kā līdz 52, mēs still esam šajā kustībā, kurā mēs esam pēc 52. Es īstenībā gribētu redzēt 52, jo tā būtu fantastiski iespēja, kur ieiet kaut kādā long tradā, atvērt long pozīciju. Protams, arī pēc situācijas tirgus var nokrist arī līdz 20 markam, vai ne? Bet jebkurā gadījumā mums ir visas iespējas shortot un longot, tā kā mēs varam iet uz abām pusēm. Kā jau es minēju, es esmu vēl joprojām 2 short traidos. Parādīšu tulītās, kas ir mani short traidi. Viens ir Solana short trades. Viņš gan man jau kur izskrējis cauri ir. Viens ir Solana short trades. Es gribu redzēt, ka viņš testē vēlreiz šo. Tagad jau supportu, varbūt pat arī viņu breiko. 4 stundu timeframe'ā viņam ir bijuši šī spēle šajā 3 stūrī. Breakout to ietestēja, breakout vēlreiz kāp uz augšu un straight up iekrāšoja.
Te ir tā pati situācija un izstās ļoti vienlīdzīgi ar Bitcoin čārtu. Viņš breakoutoja, konsolidētoja, un tagad viņš varētu testēt un varbūt krist samāk. Un otrs treids man ir VIFs. VIFam stil ir kaut kāda veida downtrends, squeeze. Un tagad es gribu parādīt, kāpēc es iegāju short tradeā. 1 stundas timeframe'ā viņam clearly ir izveidojies uptrends. Šis bija zemākais punkts, jauns augstākais punkts, vēl jauns augstākais punkts. Un te es gribu tīri redzēt korekciju šim trendam. Par to tad parādīšu, te arī supports, man liekas, skaists izveidojas. Viņam pat ir vēl zemāk, kur krist nekā mans take profit līmenis. Jo viņš tad turpinās arī varbūt šo te kustību. Tas ir tas, kā es to redzu un kā es gribētu to redzēt. Jā, tā kā šobrīd īstenībā ir ļoti interesanti redzēt, kas notiks tirgu. Vai būs kaut kāds masīvi kustība uz leju, vai tomēr būs recovery punkts no šī supporta, ko mēs esam sasnieguši. Grūti spriest tagad, neesmu Baba Vanga, bet kaut kas interesants varētu būt, un ir arī ļoti labas šobrīd iespējas, kuras varētu izmantot. Es ceru, ka kaut ko jaunu uzzināju. Tad jau tiekamies treidos. Čau!